Sāksim ar to, kas mēs esam. Tie, kas vēl nezina, ātri izstāstīšu, kā mēs sākām un ko mēs tagad darām. Sākām mēs kā transporta kompānija 2013. gadā ar pāris saviem transportiem, un tagad esam jau izauguši ar to, ka mums pieder arī savi autobusi lielie, minibusi un arī miniveni. Tātad esam uztaisījuši savu booking platformu, kur darbojamies gan ar saviem transportiem, gan ar mūsu pārbaudītajiem partneriem gadu garumā, un nodrošinām servisu visā Eiropā, un kā arī ārpus Eiropas. Sadzam dažas pilsētas Japānā un Āzijā arī. Bet to visu jūs varat papētīt vairāk arī pašā platformā. Un tad šis ir, ko jūs tagad redzat, kā izskatās platformā nereģistrētam klientam. Tātad pie mums var nobukot gan transferus, gan dienas nomu, gan stundu nomu. Un tas attiecās uz visiem uz transporta veidiem, kas sākās no 1 cilvēka līdz pat 70 cilvēkiem. Tātad parasti tradicionālajās booking platformās jūs varat nobukot no 1 līdz 7 cilvēkiem, kas ir parasti mašīna vai minivens. Bet tā mūsu specifika ir, ka mēs piedāvājam transportu arī lielākām grupām vai arī tikpat labi mazām grupām līdz 7 cilvēkiem, bet kas ceļo ar daudz bagāžu un kas nesalien vienā minivenā. Tātad šīs sadaļas jūs varat atrast šeit. Ja jūs vienkārši pētat mājaslapu, tātad transferi, dienas noma un stundu noma, kā arī mēs piedāvājam dažādas tūrus Eiropā, bet par to es šodien baigi detaļās neieslīgšu, tad pastāstīšu vairāk par pašu tehnisko pusi. Tātad, pieņemsim, ka jūs jau esat kā reģistrēts klients. Tās ielogošos, ielogošos iekšā. Tātad šis ir jūsu profils, ja jūs jau esat reģistrējies. Es ātri parādīšu tīri priekš Karīnas informācijas, kur var pievienot arī savus kolēģus, lai nav katram jāreģistrējās kā atsevišķam, bet no viena admin profila var redzēt, ko jūs visi kolēģi dara. Tātad Karīnai jau, cik es zinu, ir izveidots profils viens. Nevienam citam kolēģim šodien pārbaudīju, neesmu redzējis profilu, tad jūs varat to izdarīt vienā piegājienā. Jūs varat vienkārši atvērt savus settingus un tad aiziet pie Team Members. Un šeit var pievienot, cik vien kolēģis vajag, katru ar savu e-pastu, ar katram savu informāciju principā pievienot. Un tad no galvenā profila var redzēt visu, ko jūs kolēģi ir darījuši vai iebukojuši. Un arī viss ir pārskatāms, pārredzams, mazums kāds saslims, tad jūs varat ieiet un paskatīties, ko tas kolēģis ir nobukojis un kāda ir nepieciešamā informācija. Settingos var arī vispārējo labojumus veikt, tur valūtu vai valsti nomainīt. Pilnīgi visu var darīt šeit uz vietas. Tad nākamais, tad sākšu par to pašu transportu. Tātad šeit arī ir parādīts, kā visu var nobukot arī īsos video, kā jāveic tā rezervācija. Tad es parādīšu ātri, kā var nobukot transferu un kas mums ir tik īpašs par dienas un stundu nomu. Tad transfers es varu derēt, ka jūs visi zināt, kā to nobukot un esat gājuši citās platformās, tas ir tikpat vienkārši. Tad vienkārši izvēlās datumu, cilvēku skaitu, nepieciešamo ievadam iekšā adreses. Izvēlamies laiku, palielināt, tad tas parāda jums jau uzreiz, cik kilometri, cik ir aptuvenais braukšanas laiks, karti parāda. Un tad vienkārši meklējam pieejamos transportus. Tātad tagad es atvēršu sadaļu, kāda transporta jums ir pieejama. Un šeit var redzēt visu informāciju, var paspaidīt pogas, paskatīties, kas tur ir iekļauts, kas nav iekļauts cenā, cik ir pieejamās vietas, cik somas var ņemt līdzi. Principā visa informācija ir norādīta pie katra no transportiem. Latvijas tūrs, cik es zinu, tad mums ir iekļauts cenas ir uzstādīts netreitos. Tas nozīmē, ka šī ir gala cena, par kuru jūs veicat rezervāciju, un tad attiecīgi jūs savam klientam varat piestādīt atsevišķu rēķinu par šo pakalpojumu. Otra opcija, kas mums ir pieejama, ir arī, ka mēs varam strādāt ar komisijām. Tātad jūs varat arī pa taisno nosūtīt linku savam klientam, un viņi var veikt tiešo rezervāciju šeit. Bet šobrīd tas Latvijas tūrs uzņēmumam nav iestatījumos.
Tātad ļoti vienkārši izvēlēties, kādu transportu jūs vēlaties. Šeit ir pieejami visi, kā mēs varam redzēt, gan ekonomijas sedani, gan biznesa klases mašīnas, ir arī lielie autobusi un minibusi. Ir situācijas, kad var parādīties cenas on request specifiskiem transportiem. Tas nenozīmē, ka mums viņi nav, tas nozīmē, ka mums vienkārši ir jāpārbauda pieejamība, jo nevienmēr šie transporti ir pieejami. Tas visbiežāk ir SUV un specifiski vai nu 16-vietīgais minibus vai nu 30-vietīgais autobus. Tātad šoreiz mēs varam izvēlēties, pieņemsim, economy van. Tad mēs arī varam skatīties šeit, te ir norādīts, cik ir kopējā summa, tātad kāda ir jāmaksā un kad ir jāmaksā. Par cik transfers tika izvēlēts jau 21. augustā, tad pilna priekšapmaksa tiktu prasīta par šo transferu. Par apmaksām runājot, ja transports tiek pieprasīts, piemēram, vairāk kā 48 dienas uz priekšu, tad attiecīgi jums būs jāiemaksā rezervācijas maksa vai nu 5%, vai nu 30%, un tad atlikusī summa novilksies automātiski no jūsu kartes 48. dienā pirms servisa. Tas ir uz doto brīdi, tāda pols. Terms and conditions, principā, ar ko mēs strādājam uz doto brīdi, bet nākotnē plānojam uzlabot šos maksājumu nosacījumus. Tad varam izvēlēties šo transportu kā piemēru. Šeit vēlreiz mēs pārbaudām, vai visa informācija ir pareiza. Datums, cilvēku skaits, adreses, laiki un transports kā tāds vai ir pareizs. Un tad nākamais solis ir, kur mēs ievietojam klienta informāciju. Šeit ir ļoti svarīgi, ka mēs ievietojam pareizu informāciju, jo šī informācija tiek nodota šoferiem. Tātad vissvarīgākais ir galvenā pasažiera vārds un uzvārds un telefona numurs. E-pastu jūs varat likt savu, tas ir vienkārši tīri, lai mēs varam nosūtīt drivers details. Dažreiz klienti izvēlās ievietot jau tiešā klienta e-pastu vai arī savu. Un tad pa lielam pašu nodod viņam to šoferu informāciju. Bet galvenais ir ļoti svarīgi ievadīt nevis savu, bet klienta vārdu un telefonu numuru. Un tad, attiecīgi, ievedam valstī, jebkādu papildus informāciju, tur, nezinu, par bērnu krēslu vai ka jūs gribat, lai klientam pick-up laiks ir 30 minūtes pēc ielidošanas, nevis tieši ielidošanas laikā. Tad pievienojam arī lidojumu numuru, vai arī, piemēram, Parīzē ļoti svarīgi, ja jūs kaut ko bukojat Francijā, Parīzē, vilciena stacijā, piemēram, tad ievadīt arī vilcienu numuru vai jebkurā citā pilsētā, kur, piemēram, ir sagaidīšana vilciena stacijā. Principā visu informāciju pēc iespējas precīzāk un vairāk norādīt, tad, lai arī viss tas gludi ietu cauri, un mums nevajadzētu sazināties vēlreiz ar jums atkārtoti par kaut kādu papildus informāciju, kas trūkst. Especially, ja tas ir pēdējā brīža transfers. Jā, tad pa lielam nākamais ir vēlreiz pārbaudīt visu informāciju, un tad jau mēs pievienojam maksājumu karti un veicam rezervāciju. Viss, ko jūs veicat mājaslapā šeit, viss ir apmaksājums tikai un vienīgi ar karti. Ar bankas pārskaitījumu nav tāda iespēja apmaksāt tieši veicot mājaslapā. Ja jūs vēlaties apmaksāt kaut kādus lielākus pasūtījumus, kas ir, nezinu, tur autobusu noma, tur 3 dienas vai kaut kas tam līdzīgs, tad to var apmaksāt ar bankas pārskaitījumu, sazinoties vienkārši atsevišķi ar mums e-pastā, un tad mēs nosūtam jums rēķinu. Tāda ir opcija pieejama. Tātad tas ir par transferu. Tagad es pastāstīšu mazliet vairāk par 2 opcijām, kas mums ir pieejams - dienas noma un stundu noma. Tas paliek viens un tas pats. Vienīgā atšķirība stundu nomai un dienas nomai ir tas, ka stundu nomā jūs ievedat vienkārši cik stundas un cik kilometrus jūs vēlaties izmantot, un dienas nomā jūs ievedat principā visu pilno maršrutu, ja jums tas ir zināms. Tātad paņemsim kā piemēru dienas nomu. Izplānots kaut kāds maršruts. Pieņemsim, ka jums... Pieņemsim, ka jūs gribat 19. septembrī, jums jau ir grupa atbraukusi uz Parīzi, kā piemērs, tad tā, izvēlējāmies 19. septembris, izvēlamies atkal cilvēku skaitu, tā, paņemsim 8. Tātad jums ir piemērs grupa jau ir Parīzē, un viņi jums raksta, hei, mēs gribam uz visu dienu transportu, kas mūs pavadā pa Parīzi un aizved, piemēram, uz Versailles pili, vai jums ir pieejams transports tādam. Tātad jums jau ir zināms, ko viņi grib. Ievadīsim pick-up points.
Tātad izvēlēsimies laiku, cikos viņus paņemt. Tātad šeit būtu precīzāk, protams, jūs ievedat tur, kurā Parīzes viesnīcā vai kur ir tas pick-up location, tad jūs ievedat laiku, ievadīsiet arī apstāšanās vietas, kur viņi vēlas nokļūt, pieņemsim Eifeļa tornis, kur mēs vēl varētu aizbraukt uz Versaļas pili. Tas ir tāds standarts, ko daudz izvēlās. Un tad atkal ievada izlaišanas punktu. Tātad šeit viņš sarēķina aptuveno laiku uzreiz, tad jūs varat ievadīt, cikos jūs vēlaties izbraukt no attiecīgās vietas. Tātad pieņemsim, ka jums Eifeļa turnī vajag kāds 2 stundas, tad varētu izbraukt ap 12:15. Tā, es atvainojos, kāds grib tikt iekšā. Tā. Tātad, tad izvēlās laiku uz 12. un Versaļas pilī arī pieņemsim, ka jums vajag kādas 3 stundas, tad jūs izvēlaties attiecīgi pick-up 15:45, un tad jums aprēķina jau, cik ir apmēram tā stunda noma, kāda būs kilometri nobrauktie. Un jūs vienkārši meklējat transportu. Jūs varat pievienot cik nepieciešams, ja jums ir zināms maršruts. Un tad jūs varat izvēlēties attiecīgo transporta līdzekli, kas ir pieejams, un izvēlēties. Tātad 8 cilvēki mums ir izvēlēti. Šeit piedāvā minibusu kā labāko opciju. Tad ir arī opcija izvēlēties autobusu standartu vai lielo, kā arī 2 minivenus. Viņš vienkārši piedāvās jums pēc cilvēku skaita. Ja ir cits specifisks vēlms, tad, protams, šeit ir on request, kas ir citi piedāvājumi arī vidēja izmēra autobusam un minibusam, kā arī biznesa vaniem. Tātad šī cena, ko viņš norāda, mums ir izvēlēts vairāk kā 48 dienas uz priekšu. Tātad jūs redzat, cik jums ir jau priekšapmaksa jāveic. Šajā gadījumā tie 5%, un tad pārējā apmaksa jums ir 7 dienas pirms tripa. Par tiem apmaksas nosacījumiem jūs varat vienmēr pārbaudīt, veicot rezervāciju pie katra transporta līdzekļa, jo tie var atšķirties no valsts un no pilsētas pa lielam, kā arī paši transporta līdzekļi. Šajā gadījumā tātad jūs samaksājat šobrīd 40,61 eiro, un tad 7 dienas iepriekš automātiski jūs kartē tiks piestādīts papildus rēķins par 771,59 eiro. Tātad šī tā kopējā cena, ko jūs maksājat par visu dienas pakalpojumu Parīzē ar šo izvēlēto transporta līdzekli. Tas ir par autobusu nomu. Tad ātri neiešu daudz detaļās, parādīšu tikai, kā darbojās tā stundu noma. Tātad stundu noma, kā es teicu, ir praktiski tieši tas pats, bet jūs nezināt maršrutu. Tātad atkal ātri izvēlamies datumu, paņemsim tieši piemēram to pašu Parīzi, izvēlamies cilvēku skaitu. Šeit mēs izvēlamies pick-up place būs Parīze. Pieņemsim to pašu laiku, 9:15. Tad jūs vienkārši izvēlaties, cik kilometrus. Tātad Parīze, 100 kilometri, un cik jums stundas būs nepieciešams transporta līdzeklis, un tās ir 8 stundas. Un tas arī viss, tad jums arī jārēķinās ar to, ka jums ir pieejams transporta līdzeklis no 9 rītā uz 8 stundām, un jūs varat iekļaut 100 kilometrus. To pašu maršrutu jūs varat vai nu iesūtīt e-pastā dienu iepriekš, ja jums ir pieejams, vai arī sliktākajā gadījumā mums ir bijuši arī gadījumi, kad vienkārši uz vietas šoferim iedod to no rīta tūru līderis, ko viņi grib darīt, un tad sarunā uz vietas. Tas ir, ja jums pilnīgi nekas nav zināms, bet vai arī jūs gribat tikai apskatīties aptuvenās cenas, jebkādā veidā šo var izmantot vienkārši kā tādu gaidans priekšcenām. Tā, kas mums te vēl bija? Tas ir ātri tātad pārstāstīts par transfēriem autobusu nomu, kas ir uz dienu un stundu nomu. Tad vēl mazliet par tehnisko pusi, kas mums ir pieejams šeit kreisajā pusē. Mēs varam arī atrast visus rēķinus un reportus, kas ir tā. Visus reportus, kas ir pieejami par jūsu veiktiem darījumiem. Principā visa informācija par transfēriem, par stundu nomu, dienas nomu, tūrus, ja jūs esat skatījušies,
visas rezervācijas. Lielu var izpētīt vienkārši katrs savā profilā, un tad jau redzēsiet visu, kas tur ir pieejams. Tā, tur bija jautājums, vai kaut kas nopīkstēja. Tā. Par voucheriem un to es sapratīšu vēlāk, jums pastāstīšu. Ja klients uz vietas saprot, ka viņam nepieciešams vairāk laika nekā rezervēts, tad kāda ir procedūra? Šādā gadījumā vienkārši ir jāsazinās caur šoferi ar mums vai pa taisno ar mums var sazināties, un tad mēs varam vienkārši piestādīt papildus rēķinu par nepieciešamajām stundām. Apmaksa notiek caur linku ar karti. Tātad, kas notiek, ja reizes atceļas un viņi pārliek uz nākošo? Ja reizes atcelšana notiek laikus iepriekš, par kuru jūs brīdināt, tad mēs vienkārši pēc iespējas, ja mēs paši braucam, tad mēģinām pārplānot. Ja tas ir mūsu partners, tad mēģinām vienoties par pārplānošanas iespējām. Ir gadījumi, ka tas ir par papildus maksu, ir gadījumi, kad mēs to vienkārši varam izdarīt. Viss ir atkarīgs no tā, kad jūs paziņojat par šī reizes pārcelšanu. Ir arī, pieņemsim, gadījumi, kad klients neko nepaziņo, un tad vienkārši mēs paši ieraugam, ka reizes ir atcelts, un tad mēs mēģinām sazināties pa lielam ar klientu, lai precizētu šo informāciju. Tā, pabeigšu ātri par tām tehniskajām lietām, vēl tā reportī. Tad ļoti svarīgi vēl gribēju pastāstīt, ir tāda My Project sadaļa. Šajā sadaļā jūs varat izveidot savu projektu, kas ir vienam klientam, piemēram, ir vairāki dažādi transferi nepieciešami vai pakalpojumi. Jūs to visu varat salikt iekšā vienā un tad arī veikt apmaksu par visu kopā caur vienu maksājumu. Šeit jūs varat vienkārši tad izveidot savu projekta nosaukumu un tad veicot šās rezervācijas, ka jūs meklējat transferus vai autobusu nomu, tad tur ir tāda poga. Uzreiz laikam parādīt, tā, ātri iziesim cauri. Tur ir poga pievienot savam projektam. Tad ātri parādīšu to piemēru. Vienkārši ir brīži, kad ir grupas dažādas, un viņiem ir nepieciešami vairāk dažādu pakalpojumu. Lai nav katru reizi jābuko atsevišķi, tad varam vienkārši pievienot šo pakalpojumus vienā projektā un pēc tam veikt apmaksu par visu kopā. Tātad uzspiežam uz more pogas, un tad šeit ir add to project, un to jūs varat darīt jebkuram transportam vai arī jebkuram tas ir vai transfers vai dienas noma, principā visu savienot vienā projektā. Viņš atvers jums izvēli, un tad jūs vienkārši izvēlaties, kuram projektam jūs vēlaties viņu pievienot un pievienojat. Visu par to jūs varat redzēt savā projekta sadaļā. Tā, pēdējais, ko es gribēju vēl pastāstīt, ir par terms and conditions. Šos es ieteiktu jums ieiet arī pašiem apskatīties, lai ir vairāk skaidrs, jo mums ir dažādas cancellation policy, kas attiecās uz mazajiem transportiem, sedanu un miniveni, un autobusu nomu, jo sedans un minivens ir daudz vieglāk pārplānot nekā lielos autobusus, tāpēc tās cancellation policy ir tik ļoti dažādas. Tātad īsumā minivens un sedans var atcelt bez maksas 96 stundas iepriekš. Plānojam ieviest 24 stundas, cerams, ka drīzumā, bet tas vēl nav apstiprināts uz doto brīdi. Un, kas attiecās vispārējo tūrēm, minibusu un autobusu transferiem un dienas nomām, bezmaksas atcelšana ir 17 dienas iepriekš. Tad vienīgais ir tas, ja ir iemaksāta kaut kāda jau priekšapmaksa 5 līdz 30%, tad šī summa ir neatgriežama. Un tad viss pārējais iet pa dienām pa lielam atcelšanas policiju. Bet to tad izpētat arī paši, lai jūs zinat, kad jūs bukojat, kādi ir tieši konkrētie noteikumi tam pakalpojumam, ko jūs esat izvēlējušies. Tā, vēl jautājums, kas parasti iekrīt, ir par meet and greet pakalpojumu. Es beigšu šērot, pagaidām nebūs vairs vajadzīgs. Meet and greet pakalpojumi arī ļoti atkarīgi no valsts. Piemēram, spilgtākais piemērs ir Amsterdam, kur šoferiem nav ļauts pamest lielos transporta līdzekļus. Tas ir tātad autobuss un minibus. Meet and greet notiek konkrētajā vietā, kur autobusiem ir ļauts parkoties, un arī lidostā ir izvietotas zīmes, kā nokļūt uz šiem punktiem. Bet visur citur, kur pēc iespējas ir iespējams, mēs nodrošinām arī šo meet and greet pakalpojumu, kad šofers sagaida iekšā sagaidīšanas zonā ar zīmi. Par drivers details. Drivers details tiek nosūtīts parasti 24 stundas iepriekš caur automātisku e-pastu.
kur jūs saņemat uz savu norādīto e-pastu, un tad varat nodot tālāk klientam. Tā, paskatīšos, kas te vēl pie jautājumiem ir, kā izskatās vouchers. Vouchers vienkārši atnāk PDF failā, kā apstiprinājums ar visu pieejamo informāciju. Var norādīt arī voucherus bez cenām, ja tas ir nepieciešams. Tas ir tā kā, on request pakalpojums, vienkārši iesūtat e-pastā, ka jums vajag bez cenas, uz doto brīdi tas nav pieejams automātiski, un tad jums pāris minūšu laikā arī viņi izdos. Tā, vai klients saņem SMS ar šoferu numuru, šo jau es pateicu, tātad uz doto brīdi mēs izsūtam šoferu details e-pastā automātiski. Vai paredzēts ir izsūtīt uz klienta SMS, tas pagaidām nav paredzēts, ne. Tad ir vai uz e-pasta atnāk CC maksājuma dokuments, ko iesniegt grāmatvedībai. Visi maksājuma dokumenti jums ir pieejami profilā savā pie invoiciem, tātad tajā kreisajā pusē, sidebarā, ko es rādīju, tur ir pieejama visa informācija par rēķiniem, kā arī atnāk e-pasts ar linku uz šo rēķinu. Tā, šeit vairākas jautājumas tādus neredz, varbūt ir vēl kādi aktuāli jautājumi vai kaut kas neskaidrs, ko es nepateicu, tad varu atbildēt. Jautājumu nav? Izskatās, ka jautājuma nav. Labi, un ja kādreiz gadās kaut kādi jautājumi vai kaut kādas neskaidrības, var jebkurā laikā ar mums sazināties arī uz support@dispo.travel. Var arī rakstīt man patiešo, ja ir pieejams WhatsApp numurs, tad es varu visātrāk arī palīdzēt. Ja kaut kādas neskaidrības ar sistēmu ir vai kaut kas nesanāk, tad droši, kamēr ieiesies, kamēr sapratīs to sistēmu, var sazināties ar mani arī patiešo. Labi, paldies! Lieliski. Paldies visiem pieejams. Ja nav, tad sākam strādāt. Paldies, Liela. Paldies tev par laiku. Paldies. Vislabāk.